Marka Rotko mākslas centrā vienmēr kaut kas notiek. Pirms 2 nedēļām bija iespēja apmeklēt Pētera Martinsona darbu izstādi, bet tagad Gliemezes pie galda nesējējs jau ir nomainījis savu krāsu uz zaļu, un arī zālēs viss ir pa jaunam. Jaunajā sezonā tiek atklātas uzreiz 5 jaunas izstādes. Visas izstādes ir ļoti augstā kvalitātē, gan mākslinieckā, gan satura vienojošajās formās lūkojoties. Mums atverās Benta Holšteina, dāņu gleznotāja, brīnišķīga izstāde. Līdzās ir ievērojama Latvijas fotogrāfijas vecmeistara Leonīda Tugoļeva fotogrāfijas portretējumi. Vācijas mākslinieces, fotogrāfes un arī gleznotājas Marijas Maieres kompozīcijas tēmā Ziedēšanas laiks, kas ir arī ievērojama ne tikai Vācijā un Eiropā, bet arī ārpus mūsu kontinenta robežām. Mums atverās arī Dainas Dagnijas retrospektīva, ļoti spēcīga izstāde Sievietes spēks un brīvība, iezīmējot gan viņas agrīnā perioda glezniecību, gan pavisam nesen tapušus darbus. Un tāpat likumsakarīgi ir izstāde Ķīpseles keramika, kas arī tikai paspilgtina Daugavpils attieksmi pret šo mākslas virzienu. Katrs mākslas cienītājs atradīs sev kaut ko interesantu. Ļoti spilgtu iespaidu atstāja Ķīpseles keramika. Ķīpsele Rīgas rajons, kur gluži tāpat kā mūsu pilsētā tika izveidotas keramikas darbnīcas. Inese Āboliņa, Skaidrīta Cihovska, Violeta Jātniece, Izabela Krolle, Kornēlija Ozoliņa un Silvija Šmitkene. No māla veidoja nevis tradicionālās vāzes un svečturus, bet gan ko neparastu – graciozi kaķi un visās krāsās zaigojošas vārdes, savādas figūras un priekšmeti. Meitenes ļāvās draiskulībām, neņemot vērā autoritātes, bet tagad to uzskata par jauna virziena radīšanu Latvijas keramikā. Ķīpseles keramika. Tas ir viens liels, ļoti bagāts lielums, kas atrodas Rīgas viducī, gandrīz jāsaka Daugavas viducī, kur jau ilgus gadus nodarbojās ar mālu. Un tā ir vēsturiska vieta, ļoti īpatnēja vieta. Tur ir strādājuši ļoti ievērojami mākslinieki, keramiķi. Notikušas arī dažādas izstāžu organizēšanas, tieši pasākumi piedzimuši Ķīpselā. Katrs, kuram ir priekšstats par glezniecību, zina, ka pirms pusotra gadsimta gleznotāji sāka attālināties no fotogrāfiskas precizitātes mākslā, mēģinot nodot iespaidus ar krāsu palīdzību. Šis ceļš mākslā ir atainots Benta Holšteina darbos, kurš atvedis uz Daugavpili gan fotogrāfijas, gan glezniecības darbus. Turklāt mākslinieks uzsver, ka attēlots ir viens un tas pats, tikai dažādos veidos. Savus darbus skatītāju vērtējumiem ir nodevuši tādi pazīstami meistari kā Daina Dagnija ASV, Bents Holšteins Dānija, Leonīds Tugaļevs Latvija, Marija Meiera Vācija. Viņi visi runāja par to, kādu spēcīgu iespaidu uz viņiem ir atstājis mūsdienu mākslas centrs nelielā Latvijas pilsētā, ka šis centrs rada īpašu radošu auru. Vēlaties to sajust, visas izstādes ir atvērtas līdz 15. augustam.